Šodien Inchcape Motors Latvijā Forta autocentra notika preses konference, kura bija veltīta Rīgas taksometru parka autoparka paplašināšanai. Un arī Rīgas taksometru parkā pārstāvis stāstīja par jauniem saviem pakalpojumiem un jauniem kvalitātes standartiem. Liels prieks, ka Rīgas taksometru parks ir mūsu pastāvīgs sadarbības partners jau vairāk kā 6 gadus, kā izvēlējies mūsu drošas, kvalitatīvas Forta automašīnas savā biznesa vajadzībām, kā arī turpinās sadarboties un kā arī sakot no šodienas uz Rīgas ielām brauks vairāk par 30 drošu, kvalitatīvu un sarkanu pretkapu taksometru. Tātad pagājušajā gadā mēs iegādājāmies 50 automašīnas ar gāzi aprīkotas. Šogad mūsu izvēle arī turpinām to pašu iesākto ceļu. Mašīnas aprīkotas ar gāzi, šoreiz 30 vienības. Sistēmā gāzes joprojām ir itāļu kompānijas BRC ražojums. Nedaudz citā izpildījumā, jo pagājušā gadā bija automašīnas ar aprīkotas speciāli bioetanola lietošanai, tātad pastiprināta cilindra galva ar vārstiem un vispārējām sastāvdaļām, kas tur nāk iekšā. Un risinājums bija bez eļļas, kas dzesē to motoru. Risinājums attiecīgi slodzes momentos kompjutera programma ir uztaisīta tā, ka iesmidzina 7–8% degvielas klāt. Šīs jaunās mašīnas ir aprīkotas arī ar tādu pašu 2 litru dzinēju, bet bez šīs specifiskās cilindru galvas. Līdz ar to mēs izmantojam papildus to eļļas trauciņu, kurš tātad ar šo eļļu tiek dzesēts motors. Priekš klients saņem atkal ērtas, jaunas, svaigi smaržojošas mašīnas ar priecīgiem vadītājiem pakalpot mūsu klientiem, jo mašīna ir jauka, labi braukt ar viņu. Ziniet, kā ir ar jaunām mašīnām, ja? Šīta izvēle ar gāzi aprīkotām mašīnām mums dod iespēju tomēr noturēties šajā tirgu un nedaudz uzelpot. Es neteikšu, ka mēs būtu saņēmuši kaut kādu grandiozu ekonomiju, uz kā pamata mēs varētu pacelties paši vai vēl kā mazināt mūsu pakalpojumu cenu, bet, kā jau es minēju, tas dod iespēju joprojām konkurēt un piedāvāt mūsu klientiem labāko produktu. Kāpēc vispārīgi Fords un kāpēc S-Max? Es teikšu tā, ka tā ir diezgan unikālā automašīna, kā lietošanā priekš vadītāja, viņa ergonomiski sēdekļi un nostrādājot dienu, vadītājs nejūtās šausmīgi saguris, ir spējīgs vēl savai ģimenei veltīt kādu laiku, atnākot no darba mājās. Pašiem pasažieriem ir ļoti ērti, jo vieta, kur jūs variet arī, protams, apskatīt personīgi aizmugurē, kājām un garauguma cilvēkiem un lieliem cilvēkiem. Es uzskatu, ka tas ir viens no labākajiem auto priekš taksometriem. Ritošā daļa. Paskatieties, kādi ir pilsētā ceļi. Ja mēs pa šiem ceļiem taksometra režīmā varam nobraukt 200 000 kilometrus bez jebkādas praktiski iejaukšanās ritošā daļā, tas runā pats par sevi un tas runā par šo mašīnu, ko mēs esam izvēlējušies. Mēs uz šo brīdi neredzam alternatīvu šim lieliskajam modelim. Turklāt jāsaka paldies arī Inchcape pārdevējiem un kad arī noteikti rūpnīcai, kad viņi spējuši piedāvāt ļoti konkurēt spējīgu cenu automašīnas iegādē, spējuši nodrošināt to, ka iegādājoties mašīnu aprīkot ar gāzi, tiek uzturēta rūpnīcas garantija, kas ir ļoti svarīgi. Un es patreizajā momentā nezinu, kurš vēl no autodīleriem to ir izdarījis. Tāpēc saliekot visus šos faktorus kopā, saliekot arī to, ka automašīna, kuras mēs iegādājāmies 2007. un 2008. gadā, pirmās no viņām ir nobraukušas jau pāri pa 600 000 kilometriem. Tiesa gan tas ir ar dīzeļa motoru. Viņām nav vēl bijis ne motoru kapitālais remonts, ne arī iejaukšanās dīzeļa sistēmā, kā augstspiediena sūknis un sprauslis. Tas ir, man jāsaka, es ar automašīnām nodarbojos ar 14 gadi.
Diezgan ne ar Fordu, es vairāk ar Renault strādāju, un man tas ir ļoti, ļoti liels pārsteigums, kā šī mašīna spēja turēt. Gan arī viss pārējais, kas ir pēc 600 000 salonā. Ja? Salons ir joprojām lietojams, viņš ir, protams, ka viņš ir kopts, bet tas ir taksometrs. Tie ir gandrīz 7 gadi, un tie ir 600 000 noskrējiens. Tāda ir tā lieta, un summējot visu to kopā, joprojām mēs paliekam pie šīs markas Ford S-Max, un es ceru, ka viņi rūpnīca joprojām ražos šo mašīnu, jo mēs esam ļoti apmierināti. Runājot par šo te krāsu konkrēto sarkano, tā ir palikusi neliela problēma, protams, jo gandrīz visi autoražotāji šo sarkano krāsu, nemetālisko, viņi ir izņēmuši ārā no savas standarta paletes, un viņa ir dabūjama tikai kā spec krāsojums. Tātad mums ir diezgan krietni pa viņu jāpiemaksā, lai būtu tagad tāda sarkana krāsa. Aizsargāt savu krāsojumu, tas ir, protams, ļoti sarežģīti, un patentēt uz krāsojumu. Mēs gan esam iesnieguši krāsojumu patentu, bet vai mums izsniegs šādu, ir liels jautājums. Tas ir garš ceļš ejams. Iesaku mūsu klientiem pievērst motoru pārsegam vērību, uz kura ir konkrēti liels uzraksts, uzticamie taksometri, Red Cab, un tad jūs tiešām nekļūdīsieties. Turklāt drīzumā būs tā, ka viss mūsu autoparks sastāvēs no Fordiem S-Maxiem, pēdējie Renault Megane Scenic, kuriem mēs esam atjaunojuši, protams, salonus, mēs viņus pakāpeniski izņemsim no aprits ārā. Pirmām kārtām jauna automašīna vienmēr nozīmē savam īpašniekam ekonomiskumu. Pirmām kārtām tehniskais izpildījums jaunām automašīnām vienmēr sliecās uz degvielas patēriņa ekonomiskumu. Otrkārt, jums samazinās izdevumi saistīti ar remonta darbiem, jo jaunām automašīnām vienmēr ir garanties laiks, kad gandrīz visi remonti tiek veikti bezmaksas īpašniekām, un to arī nodrošina ražotājs. Tā ir jūsu drošība, jo visas jaunas automašīnas ir aprīkotas ar jaunām, tiešām ļoti gudram drošības sistēmām, un man šķiet, ka vienkārši patīkami braukt pie jauna automašīnas stūres. Tad, kad ir tiešām nepieciešami, un tīpaši tagad ņemot vērā, ka parādīs jauns pakalpojums aizņemtiem, mūsdienīgiem vecākiem, Kit Taksi noteikti to izmantošu vairāk.